Mani sauc Katrīna, un šis ir mans motu stāsts. Tas ir tāds garš stāsts, bet esence būtu tāda, ka savā tādā varbūt krīzes brīdī pie manis atnāca vīzija, ka es gribu strādāt ar jauniešiem. Un nepagāja ne 3 mēneši, kad kopā ar Narvesen vadības komandu bijām līderi sajietā Oslo, Norvēģijā. Un tur viens no runātājiem bija Atle Varvik, kas ir motu dibinātājs, viens no veidotājiem. Viņš stāstīja stāstu par motu, jo tajā gadā viņš saņēma balvu kā īpašs cilvēks, kurš ir darījis kaut ko nozīmīgu Norvēģijas sabiedrības labā. Tajā brīdī, kad viņš stāstīja stāstu par motu, es sēdēju un tā bija tāda kā mīlestība no pirmā acu uzmetiena, kad tāda zivens šautra izgāja cauri manai sirdī, un es sapratu, jā, tas ir tas, kas ir vajadzīgs Latvijas jauniešiem. Tas ir tas, kas vajadzīgs Latvijai. Nu, es nesakautrējos un uzreiz starpbrīdī pie viņa piegāja klāt un teica tādu lietu, kā var dabūt motu uz Latviju. Viņš teica, nu ko vajag, arī viņš neapjuka, viņš teica, vajag naudu un cilvēku, kas to sāk. Un es teicu, viss būs. Nu tā tas viss sākās. Un, laikam, tajā brīdī, kad man šī iedvesma atnāca, man nebija nekādu baiļu un nekādu uztraukumu. Un man jau bija diezgan skaidrs zināms, no kurienes nāks nauda un cilvēki. Bet varbūt pēc tam jau pirmajā tajā posmā, kad mēs dibinājām motu organizāciju, Motu Latvija un sociālā labuma organizācijas statusu vēlējāmies iegūt, tad es saskāros Latvijā ar tādu skepsi, ka vai tik tas nav kaut kāds kārtējais naudas atmazgāšanas pasākums, ja? Un tā sajūta bija, ka pat arī labu ideju var nokaut ierēģiņi skeptiķi. Un vēl viena biedējošā lieta, ko es atceros, bija stāsts par brīvprātīgo darbu. Latvijā tā bija tāda vispār neizplatīta lieta, un man uzreiz ļoti mēģināja sabiedēt brīvprātīgie treneri un brīvprātīgais darbs. Nu, tas Latvijā nav iespējams. Pie mums cilvēki liedz darba naudu. Kā jūs mēģināsiet to realizēt? Tā. Pirmais signāls bija manā sirdī, bet bija arī signāli no biznesa, no korporatīvās vides, kuras piedzīvoja tādu kā vilšanos, varbūt sistēmā, politiskā sistēmā, pārvaldībā. Man likās, cik forši būtu, ka mēs varētu audzināt un ieguldīt jaunajā paaudzē, kas nāks un būs tie nākamie pārmaiņu virzītāji un nākamie ministri un nākamie lēmumu pieņēmēji labākai Latvijai. Ne tikai izdzīvot, bet arī augt. 10 gadi ir ļoti nozīmīgs laiks, un es esmu ļoti lepna, ka motu ir tāda sociālās darbības zīmols, atpazīstams un noteikti ar savām vērtībām pašā augšgalā. Es teiktu, ka tā ir ideja un cilvēki. Ideja, tā ir vajadzība, tā ir, kā mēs redzam, iespējams vēl ar pieaugošāku nepieciešamību nekā tas bija pirms 10 gadiem. Un cilvēki, protams, tie, kas to ir pavirzījuši, pirmkārtām jau Ilze, kas ir ielikusi tos drošos, stipros pamatus motu koncepcijai un treneri un visi entuziasti, kas ir bijuši apkārt šai brīdī un ticējuši. Es sev varētu ieteikt, Katrīna sapņo vēl lielus sapņus un viss notiks. Man ļoti aizkustina skatoties uz motu šodien tas lielais brīvprātīgo treneru un atbalstītāju skaits, kas ne tikai tic idejai, bet arī reāli iet un dara reālas lietas Latvijas labā. Un tad tajā brīdī, kad mēs esam tur skolās, klasēs pie jauniešiem, tad tas gandarījums un lepnums par to, ka tur ir milzīgs potenciāls un ka mēs varam iesēt to sēklu un redzēt, kā tas uzplaukst. Noteikti, ka šodien un rīt un šī jubilejas mēneša laikā būs ļoti daudz novēlējumu motam 10 gados. Bet es pie sevis tā domāju, ka
Es novēlētu, ka vajadzība pēc mota samazinās, jo es ļoti ticu un ceru, ka jauniešu pašapziņa un drosme būs tādā līmenī, ka viņiem mot nebūs vajadzīgs. Savukārt mot pārveidosies par tādu entuziastu un labo cilvēku kopienu, kurā mēs varēsim viens otru atbalstīt un vairot vēl citas idejas, kur jauniešiem augt un zelt. Drosme man nozīmē spērt pirmo soli nezināmajā, ļauties tam, kas nāk. Novēlu to arī jums. It kā nekā nav, bet viss ir ilūzijā.